Labvakar, mani sauc Jana Andersone, un turpināsim šovakar mūsu vērtīgās zināšanas skatīties, ko mums stāsta kārtiņas par stabilitāti vai par darbu. Vai skatīsimies par stabilitāti, par sievietes stabilitāti. Par sievietes stabilitāti. Par viņas būtību. Bet kādu? Dzimtā. Par viņas būtību dzimtā. Par viņas likteni smago. Par viņas smago likteni. Tā būtība, tāds uzdevums, to likteni mainīt, attīrīt, transformēt, padarīt dzīvi vieglāku, priecīgāku, pacīnīties par savu dzīvi, darīt to laimīgāku. Lai neietu ne pa tiem ceļiem. Lai neiestiktu kaut kur citur, ne tur, kur vajag. Tādēļ tas ir tāds darbs ar sevi, tā attīrīšana. Tas skan kā attīrīšana, bet tas ļoti skaidri var saprast. Bet tā attīrīšana ir, ka darbs ar sevi. Tu veido sevi par labāku cilvēku un tik tiešām radi sev dzīvi daudz vieglāku. Saproti, kas tevai dzīvei der, kas neder. Lai nav nekādas ietekmes no malas. Tāpēc svarīgi būt pašai savās enerģijās. Būt godīgai pret sevi, sievietei. Un tad arī būs tā stabilitāte. Un nenesīs nekādas maskas, nespēlēs nekādas citu spēles. Tad arī gūs to savu laimīgo stabilitāti. Jā, dzīve ies uz augšu. Un tas ir bumerangi. Tūlīt skatīsimies pa bumerangiem, kādus bumerangus. Nesaņems, nebūs nekādi bumerangi. Jo to bumerangi nebūs. Tādēļ, kad ja mēs paceļam savas vibrācijas, esam pozitīvā, mums neskar tie bumerangi. Un tāpēc tas ir tāds darbs ar sevi. Ir daudz līdzekļu, es daudz vairākus jau video uzrakstīju, kad katram ir sava metode attīrīšana. Bet tas jau nenozīmē, ka mēs tagad visu dzīvi to vien darīsim, kā attīrīsimies, ja? Un vai nu tur talismani, vai nu bērsim sāli sev uz galvas, ja? Vai nē. Kamēr mēs strādāsim ar saviem paņēmieniem tik daudz reizes, kamēr mēs mainīsim savu domāšanu, kamēr mēs radīsim to dzīvi savu vieglāku, kamēr padarīsim savu redzējumu plašāku, tik ilgi mēs ar sevi strādāsim. Un tā kā apkārtējie mums ir tā kā atspulgs, bet mums ir izvēle. Ne jau vienmēr, kad mēs saskaramies ar agresīviem cilvēkiem, tas nenozīmē vienmēr, kad mēs esam agresīvi. Nē, varbūt, kad mēs esam satikuši to cilvēku tieši tāpēc, lai mēs
beidzot sāktu aizsargāties. Ir dažādi dzīvē uzdevumi, nevienmēr, tas ir, tāpēc mēs ejam pie speciālistiem un noskaidrojam. Ja mēs nezinām, nesaprotam kādas zīmes, nesaprotam, kādi mums ir dzīves uzdevumi, tad mēs meklējam speciālistus, kas mums izskaidros. Lūk, un šajā gadījumā Kārtis mums izstāsta. Un darbs ir, ne jau mēs mainam citu cilvēku, mēs mainam sevi. Ja mēs mainīsim sevi, tas cilvēks automātiski būs citādāks. Jo mēs pirmām kārtām nenodosim sevi, mēs zināsim tas, kas mums ir svarīgi un vajadzīgs. Protams, cienīgi pret sevi un citiem. Nedarīt kaitējumu citiem, ja? Lūk, turpinam. Jā, stabilitāti, vērtību, kādas vērtības mums ir. Nu jā, informācija nāk un deguns. Es atvainojos, bet tāda īpatnība man. Jā, mēs izvēlamies paši, kādas mums ir vērtības. Un te ir par sievieti, jā, un paši mēs izvēlamies, un paši mēs radam tās karmas. Dzīves karmas mēs paši radam. Ja mēs dziļāk skatāmies, kādreiz ir nesaprotami, šķiet, kad ir arī tā. Pati pēc pieredzes liekas, nevienam pāri neesmu darījusi, neko neesmu izdarījusi, bet ir nepatikšanas pēc nepatikšanām. Tāda ir iepriekšējās dzīvēs jāskatās, jo dzīve viss ir taisnīgi. Tātad man ir jāiegūst šajā dzīvē tāda pieredze. Un mums tas ir jāpieņem. Jāmeklē, ja mēs kaut ko nezinām, nesaprotam, mēs meklējam informāciju. Nevis padaram dzīvi vēl sliktāku, vēl nelaimīgāku un žēlojam sevi, kad mēs neko nevaram izdarīt un paliekam tajā situācijā. Nē, tā nedaram, cīnamies, ejam uz priekšu, radam savu dzīvi laimīgāku, priecīgāku. Tā katrs cenšas, atrodam kā lapsiņa no visas izejas, no situācijām nelabvēlīgām. Lūk, vai arī, skatīsim nākošo, vai arī, mājā vajadzīgās ir jābūt tik gudrai kā lapsiņai, lai mājās būtu, radītu mieru, taisnību ģimenē. Tādai sievietei gudrai iziet no jebkāda labirinta. Tādai sievietei jābūt mājās. Nasta. Skatāmies, smaga nasta. Ko teiks? Nenest smagu nastu. Sievietei mājās ir jārada prieku, vieglu. Mājas apstākļus vieglus jādara. Sievietei ir kā tieši rada kā iedvesma ģimenei. Novērst enerģijas noplūdes. Sievietei jāmāk, jāpacīnās, lai novērstu enerģijas noplūdes. No attiecībām jāsatur ģimene, jābūt gudrai, lai tās enerģijas noplūdes nebūtu. Tā, turpinam, skatāmies, ko mums grib teikt. Nepielaist tuvumā ģimenei nelabvēļus attiecībās.
un būt, atjaunoties. Būt kā taurenim. Priecīgai, enerģiskai, atjaunoties. Mācēt savu enerģiju atjaunot. Būt, kā dāvanai un saņemt dāvanas. Viņai ir jāsaņem. Sieviete kā iedvesma. Viņa saņem dāvanas. Viņa ir gudra. Maģiska. Nedrīkst būt dvēseles ciešanās. Sievietei jāsaprot, kāds partneris ir vajadzīgs. Dvēseles ciešanās nedrīkst būt, jo nebūs ne viņa. Cīņas nedrīkst ģimenē būt, nebūs laimīgs. Nebūs ne viņa, ne partneris laimīgs. Tādēļ nedrīkst būt maskas attiecībās. Nedrīkst pazemotā stāvoklī būt sieviete ģimene mājās. Viņai jāiet uz saviem sapņiem un jārada, jānodarbojas ar to, kas patīk. Jābūt radošai. Ar laiku, un ar laiku mainīsies. Ja būs priecīga, viņa būs katru reizi radīs kaut ko savādāku, radīsies dažādas idejas, un arī tās pārmaiņas atnāks, un kopā ar partneri vajadzīgo tās pārmaiņas būs. Izvairīties no nepievērst uzmanību tiem nelabvēļiem, kas skatās, kas vēro jūs. Dariet savu, esiet savā labklājībā. Dariet to, kas jums ir jādara. Nekoncentrējieties uz to, kas jums pievērš uzmanību. Koncentrējieties uz saviem sapņiem. Tas ir svarīgi. Tā kā dzīves gudrība. Tā arī jūsu dzīves gudrība galvenā. Esiet viegla, kāds interesants klājums. Kādai sievietei jābūt mājās. Vieglai atjaunoties, kā taurentiņam, un nodarboties ar to, kas pašai patīk. Un rast dažādas radošas idejas. Būt mājās un nepielaist nelabvēļus. Savu enerģiju. Sevi strādāt ar sevi, darboties ar sevi, ne jau, kad mēs attīramies domās, ja mēs attīramies no tā cilvēka, nē, mēs sevi, vienkārši sevi, kā ieprogrammējam uz labklājību, uz mīlestību, mieru, mēs strādājam ar sevi, un mums tad uguns mieriņam palīdzēs. Un ūdens palīdzēs, tā nozīmē, es ļoti bieži runāju video, ka jāattīrās, jāstrādā ar sevi, ja? Un tas ir darbs ar sevi, sevi pārprogrammēšanu. Un ja mēs ieejam vannā, piemēram, tur sāli iebaram, tas ir arī kā mūsu rituāliņš, bet darbs ar sevi. Mēs savu prātu mierinam, nervu sistēmu mierinam un atrodam vēl labus, pozitīvus vārdus.
ieklausamies savā elpošanā, savās domās, kādas mēs domas domājam, tā arī ir tā attīrīšana. Protams, konflikta situācijās ir, kad tieši tā, kad maģiskā ietekme, kad esam tieši ilgstoši stresa situācijās un ilgstoši saspringtā vidē esam, tad jā, mēs esam spiesti dot to atpakaļ cilvēkam, ko viņš deva mums. Bet ir dažādas situācijas, tur tā lieta katram cilvēkam individuāla situācija. Mēs koncentrējamies paši uz sevi, radam savu dzīvi, labāku paceļam savas vibrācijas, savu enerģiju, vairojam savu enerģiju. Piepildam sevi ar mieru un apmierinājumu par dzīvi. Novērtējam to, kas mums ir šeit un tagad. Lūk, un kā es nepabeidzu domu, ja, kad es par maģisku ietekmi runāju, kad ir cilvēks tieši saspringtā situācijā, piemēram, kad uzreiz nevar mainīt to vidi, ir tieši tajā vidē ilgāk jādzīvo, tad jā, lai izdzīvotu tajā situācijā, tad mums ir jādod cilvēkam atpakaļ to, ko viņš mums deva, to negatīvu, jo, lai mēs paši spētu izdzīvot. Tāpēc ir individuāli katram jāskatās, un tur ir tā, ar to maģisko ietekmi, bet jā, tad ir jāatrod ļoti liels tāds līdzsvars. Bet galvenais ir uzdevums mums iet pozitīvā enerģijā. Jā, ir daudz, to vienā video nevar izstāstīt. Tas ir tā, kad pilnīgi katram cilvēkam ir individuāla situācija, un to, jā, speciālisti tad izskata. Lūk, jo varbūt, kad kādā video liekas, ka pretrunā ir ar tas. Un galvenais, pamats, jā, arī lūgt Dievam, ticēt visumam. Tad tas no visām maģiskām ietekmēm tiksim ar laiku vaļā. Lūk, to. Vēl kaut ko mums teiks, lai nebūtu neauglīga situācija, lai būtu pārmaiņas un saglabātu mēs savu enerģiju. Man jau tumšāks paliek, ja? Neskumt, lai nepazeminās mums tās mūsu enerģija, mūsu tās vibrācijas, lai nepazeminās. Tādēļ mums ir jāaptver, ka mēs skumt ilgi nevaram. Nē, man laikam telefons to dara vienkārši, kāpēc tā? Man telefons kaut kā maina. Darbs. Jā, nedrīkst, ir jārada jauna situācija, ilgi nedrīkst šādā stāvoklī būt, skumt, nedarīt neko. Tas var ieilgt un radīt tad grūtāk iziet no tās situācijas. Ir, kā teikt, kā vienmēr saku, ir jāattīrās. Nē, ir jājūt arī sevi, sava intuīcija. Vajag paklausīties savu intuīciju. Jā, man ar gaismu. Lai būtu pārmaiņas ģimenē uz labu. Laikam šovakar beigšu. Jāatrod atslēdziņa. Jāmeklē uz veiksmīgām
mīlošām, saticīgām attiecībām. Lūk, abiem diviem pārī jāmeklē tās atslēdziņas. Ja kopā nevar vienoties, tad ir jāmeklē informācija. Vai jāiet pie speciālistiem? Lūk, šovakar beigšu. Līdz citai reizei.